Dēla un Svētā gara vārdā. Mēs sākam mātes dienas dievkalpojumu mūsu Mateja draudzes dievnamā. Lai Dievs sveitī mūs visus šajā rītā, gan lielus, gan mazus, jaunus un vecus. Lai Dievs sveitī tos, kas jau daudzus gadus šeit nāk, ik svētdienu, un tos, kas varbūt pirmajā reizē šodien ir iegriezušies. Un lai Dievs sveitī arī jūs, mīļie skatītāji un klausītāji, pie saviem televizoru ekrāniem, tur, kur jūs patreiz atrodaties. Īpaši šajā rītā gribu pieminēt tos ciemiņus mūsu vidū, kur ir šeit no tālienes, un mūsu Zviedrijas Baptistu draugu savienības delegācija, kur šeit uzturas, lai iepazītos ar draugu dzīvi Latvijā un Baltijas valstīs. Sveicu arī ciemiņus no Amerikas un ikvienu, kuram ir dārgs un tuvs mātes vārds un Dieva vārds. Lai vienojamies kopīgi dziedot no dziesmu grāmatām 633. dziesmu, un sāksim dziedot ar 3. pantu. 633. dziesma no 3. panta. Tā ir svētnīca, kur upurēt vēl prot, kur labāko un dārgāko sirds mīļai sirdī dod. Tā ir dziesma par mājām 633. Amen.
Dāvājam savu uzmanību, ieklausoties svēto rakstu lasījumā. Es lasīšu pantus no apustuļa Pāvila 1. vēstules korintiešiem 13. nodaļas, un šo nodaļu Bībelē dažkārt mēdz saukt arī par mīlestības himnu. Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm, un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs varš vai šķindošs zvārgulis. Un ja man būtu pravieša dāvanas, un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet man nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad tas man nelīdz neniek. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā neizturas piedaudzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā nepiemin ļaunu. Mīlestība nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šās trīs, bet lielākā no tām ir mīlestība. Āmen. Lai galvas noliecot un sirdis pazemojot, pielūdzam Dievu. Kungs, Dievs, debesu Tēvs, Tava dēla Jēzus Kristus vārdā mēs pazemīgi Tavā priekšā tuvojamies. Kungs, Dievs, mēs esam pateicīgi par dienu, ko Tu mums esi dāvājis, par šo saulaino svētdienu. Un debes Tēvs, lai Tev ir pateicība par to, ka šī ir īpaša diena, mātes diena, kurā mēs domājam par saviem tuviniekiem, par pašiem tuvākajiem cilvēkiem, kurā ir diena, kurā mēs paceļam savas acis uz augšu un pateicamies par vecākiem un vecvecākiem, par bērniem, par radiem un draugiem. Tā ir diena, kad, Kungs, mēs atkal un atkal gribam apņemties būt labi dzīves draugi, būt labi bērni, būt labi vecāki. Kungs, Dievs, mēs lūdzamies Tavu garas svētību un klātnību šī rīta dievkalpojumam šeit. Kungs, uzrunā mūs ar dziesmām, Tavu svēto vārdu, ar pārdomām. Kungs, uzrunā mūs arī skatoties un klausoties tur, kur mēs atrodamies. Un, Kungs, Dievs, mēs lūdzamies, lai Tava žēlastība un svētība šajā rītā iet pāri visai mūsu dzimtenei, gan lielos un mazos dievnamos, gan, Kungs, slimnīcās un pansionātos, gan, Kungs, mājās, kur ir kāds vientuļš un atstumts. Un, Kungs, lai Tava žēlastība ir kā rasa, kur mūs visus svētī un iepriecina. Tev vienīgam Dievam, Tēvam, Dēlam un Svētajam garam, lai ir gods, slava un pateicība mūžīgi mūžos. Āmen. Sing,
Šajā rītā vēlos jūs uzrunāt ar vārdiem, kuri ir uzrakstīti 148. psalmā, 12. un 13. pantā. Tur lasām šos vārdus. Jaunekļi un jaunavas, sirmgalvi un bērni. Viņiem visiem būs teikt tā kunga vārdu, jo vienīgi viņa vārds ir augsts. Viņa diženums paceļas pāri zemi un debesīm. Āmen. Kungs Dievs, caur savu svēto garu mēs lūdzamies sveitīt Tavu vārdu un mūsu kopīgās pārdomas šajā rītā. Āmen. Pamazām mēs raisamies vaļā no visām tām saitēm, kuras mūs sēja ar aizvadīto laiku sistēmu. Un viena no šādām saitēm ir arī daudzie svētki, kurus mēs svinējām, ja pareizāk sakot, ne jau svinējām, bet izmantojām kā brīvdienas. Un arī vieni no tādiem aizgājušo laiku pompoziem un samērā banāliem svētkiem bija 8. marts. Šodien mēs vairs to nesvinam, jo mēs atgriežamies atpakaļ pie mūsu tēvu un tēvu svētkiem un tradīcijām. Un viena no tādiem ir arī mātes diena, ko vienmēr kristīgā baznīca ir mūsu dzimtenē svinējusi maija 2. svētdienā, arī tad, kad šie svētki netika atzīti. Mēs domājam par māti šajā dienā, un ja mēs domājam par māti, tad mēs saprotam, ka māte ir kā simbols, ir kā Dieva īpaša žēlastība sievietei. Un tomēr mātes svētība ir tad, ja māte un bērns ir ģimenē. Un mēs zinām, cik mums ir daudz vientuļu māšu, cik daudz ir bērnu bez tēva, ja bērnu bez mammas. Un tāpēc šo dienu, kuru sauc par mātes dienu, mūsu tautā un kristīgajā baznīcā, mēdz saukt arī par ģimenes dienu. Par ģimenes dienu. Un lai šajā rītā kādus mirkļus domājam par ģimeni. Ģimene vispirms, tie ir bērni. Tie ir bērni. Bērni ir mūsu nākotne. Bērni ir mūsu cerība. Bērni ir mūsu prieks un mūsu svētība. Mēs to ļoti labi saprotam un apzināmies, bet nevienmēr dzīvē tā dzīvojam, ka bērni mūsu dzīvē būtu galvenais. Ja mēs domājam par bērniem, tad bieži vien mēs dzirdam apkārt, ka ļaudis runā, un arī paši mēs to dažkārt tā savā dzīvē piedzīvojam, ka mēs ļoti rūpējamies par šo bērnu redzamo pusi, jeb materiālo pusi. Un ne velti mēs dažkārt tik grūti sūdzamies, ka bērniem ir tik grūti kaut ko iegādāties, nopirkt. Mēs gribētu, lai bērniem būtu labāk nekā mums, bet mums ir ļoti bīstami aizmirst, ja mēs tikai ar bērnu nākotni saprotam viņu redzamo, jeb materiālo nodrošinātību. Kas bērniem pastāstīs par Dievu? Kas pirms viņi aizmieg savās gultiņās, pastāstīs kādu stāstu par Jēzu Kristu? Jēzus ir teicis, laidiet bērniņus pie manis. Vai mēs kā vecāki mākam bērnu dzīvē īstenot šo Jēzus pavēli, laidiet? Kā viņiem pasakīt par Dieva mīlestību? Un ja Dievs nebūs mūsu bērnu sirsniņās, tad nākotne mums nebūs. Jo tikai tur, kur bērns atver savu sirdi mazo Dievam,
Tur ienāk svētums, tur ienāk tikums, tur ienāk kāda morāla tīrība, tur ienāk arī paļāvība un drošība par savu dzīvi. Tur ienāk arī taisnība un godīgums. Un nevelti aizgājušos laikos tieši kristiešu bērni bija tie, kuri nestājās ne pionieros, ne komjauniešos un pat arī oktobrēnos, nē, jo viņi nepievienojās kādām ārišķīgām lietām. Un mums ir jādomā par nākotni, un tad ir jādomā par bērniem. Un, protams, ir svarīgi, lai viņi labi justos un būtu pēduši un apģērbuši, bet daudz svarīgāk ir bērniem dot tīru sirdi. Un kad mēs domājam par to, ko tad patiesībā kā vecāki, jeb kā vecvecāki mēs varētu bērniem dot, tad pirmajā brīdī mums liekas daudz, bet ja mēs vērojam dzīvi, tad redzam, ka lielākā vērtība ir mūsu bērnu nešana Dieva priekšā aizlūgšanās. Es domāju, nevienu nekad nevar atstāt vienaldzīgu skats, kad mēs aplūkojam bērnu, kad viņš ir aizmidis. Tur savā gultiņā apkamš savu lācīti, jeb savu mašīnīti piespiedis pie spilvena savā rociņā. Un šis bērns ir tik laimīgs, tik svēts, tik tīrs. Un kad mēs uzlūkojam šos bērnus, kuri ir aizmiguši, tad mums liekas, kā mēs varētu viņus tā pasargāt, ka viņi šajā laimīgā stāvoklī varētu dzīvot arī turpmāk. Ne nauda, ne izglītība, ne nodrošinātība un daudz kas cits nespēs to dot, bet mūsu aizlūgšanas par mūsu bērniem un mazbērniem ir tā lielākā vērtība, ko mēs viņiem varam dot. Ģimene, tie ir ne tikai bērni, bet tie ir arī spēka gadi. Tie ir, kā šeit lasījām, jaunekļi, jeb jaunietes, un tie ir paudze, kura šo dzīvi tur kopā, spēka gadi. Pāris nedēļas atpakaļ kādā mazpilsētā sarunājoties ar kādu sievieti, viņa ar asarām acīs sūdzēja savas bēdas. Tūlīt būs gads, kā viņa ir apprecējusies, viņiem arī ir mazs puisītis, taču vīrs nemīl viņu, un viņa nemīl vīru, un viņa ir kāds mīļākais, kuru viņa domā, viņa mīl patiesi, un bez tam viņai ir tikai 21 gads. Un dzīve jau pašā sākumā ir izpostīta un sabrukusi. Un tādas ģimenes nav mazums mūsu tautā. Kāpēc tik daudzi šķiras? Kāpēc ir tik daudz nelaimīgu, laulātu draugu? Un šeit Bībele un Dieva vārds mums saka tikai vienu. Ja cilvēki nerīkojas pēc Dieva prāta, tad velti ir cerēt, ka viņu dzīvē kaut kas izdosies. Un laulība, tā ir viena no dzīves pati svarīgākajām dzīves sastāvdaļām. Bet mēs šo svarīgo soli mūsu dzīvē dažkārt tik vieglprātīgi speram, nedomājot ne par rītdienu, ne par savām patiesām jūtām, ne par to, vai patiesi šo cilvēku mīlu. Un mēs daudz vairāk pavadam savas naktis dažkārt iekārēs un kaislībās, bet daudz mazāk lūdzot Dievu, pirms es bildinu savu līgavu. Kāds ir tavs prāts, kungs, pirms es speru šo izšķirošo soli? Un mēs varam īslaicīgi būt apmierināti viens ar otru, bet ne tādēļ Dievs mūs ir vēlējies savienot. Dievs mums ir dāvājis mīlestību vienam pret otru, ne uz kādu īsu brīdi, bet uz visu laiku, kamēr mēs varam dzīvot kopā. Bet tad arī ir pēc Dieva prāta mums viens otru jāatrod. Un šeit ne horoskopa, ne zīlēšana, nekāda nejaušība mums nepalīdzēs. Bet nolikšana, savas dzīves izšķirošā brīža nolikšana Dieva priekšā,
tad Dievs sveitīs mūsu laulību. Un tad arī 5 un 10 un 50 gadiem aizejot, mēs būsim laimīgi. Tas bija vārds jauniem, bet ģimene tā jau ir ne tikai jauni ļaudis, bet arī spēka gados esošie. Un te mums ir jādomā par mūsu atbildību. Jo bieži vien mēs ģimenēs esam ļoti egoistiski. Un mēs gribam, lai visi dara tā, kā es to vēlos. Bet ne tāpēc ir Dievs radījis ģimeni. Bet ģimene ir tā brīnišķīgā Dieva žēlastība, kurā es varu realizēt savu dievišķo būtību, kalpot, būt par svētību savam dzīves draugam un saviem bērniem. Un tāpēc mums ir jādomā par to lielo atbildības izjūtu citu priekšā ģimenē. Ģimene tā ir arī, varētu teikt, cīnīšanās pašam ar sevi, ar savu pašu prātu, ar savu egoismu. Un dažkārt tā ir cīnīšanās, lai mēs svētīgi varētu nodzīvot līdz mūža vakaram. Ģimene, tā ir jēga un tas ir piepildījums, jo ģimene, tā ir Dieva griba un tā ir mīlestība. Laulība ir pēc Dieva prāta mums dāvāta, un tāpēc, lai to izmantojam kā īpašu žēlastību, Dieva rokās ieliekot. Un tad mūsu ģimene būs mājas, kā dziedājām pirmajā dziesmā, kurā mums gribas iegriezties. Un mums var viss, kas dzīvē pazust, bet ja mums paliek mājas, jeb vieta, kurā svece nekad nenodziest, un kur gultai segas stūris ir vienmēr atsekts, tad mums dzīvē pietiek. Tad mēs esam laimīgi. Tad mēs zinām, ka mēs neesam aizmirsti un esam vieni. Un lai mēs domājam par to un cīnāmies par to, lai mūsu tautā nepazūd šī mājas izjūta, jo tā ir svētnīca. Un ģimene, tie ir arī sirmie ļaudis. Kā šeit lasījām, tie ir sirmgalvi. Dažkārt mēdz sacīt tā, ka vecumā mēs baudam to, ko jaunībā esam sējuši un spēka gados audzinājuši. Un sirmiem ļaudīm mēs varam būt pateicīgi par to, ka viņi ir izturējuši šos smagos gadus un ir saglabājuši ticību un patiesību bērnos un mazbērnos. Bet dažkārt, tad, kad pienāk mūsu vecums, tad pienāk arī dzīves grūtums un smagums, un mēs kļūstam īgri un nepateicīgi, ķildīgi un skaudīgi. Bet tā nedarīsim. Bet lai ķildu vietā nāk kāds svētīgs vārds, ko pasacīt mūsu jaunai paaudzei, un lai nevis ar kādu didaktisku aizrādīšanu, bet ar gudru un mīļu pamācību mēs tiekam ievadīti dzīvē. Un lai dažkārt mūsu vientulībā un aizmirstībā, mūsu sirmajos gados, lai nesam lūgšanas Dieva priekšā par visiem mūsu tuviniekiem. Tas ir tas lielākais darbs, ko mēs viņa labā varam izdarīt. Lai Dievs sveitī arī mūsu sirmā vecumā, kā ģimenes locekļus. Un nekad neaizmirsīsim tos vecos ļaudis, kur ir ap mums apkārt, jo tas ir droši, kad arī mēs tādi reiz kļūsim. Un visbeidzot, ģimene, tie ir Dieva bērni. Dieva bērni. Neviens nav aizmirsts un neviens nav vientuļš, ja viņš pieder Dievam, ja viņš kļūst caur Jēzu Kristu Dieva saimes loceklis. Dievs dāvā mums drošību. Dievs dāvā mums kādu pasargātības stāvokli. Vienalga, vai mēs dzīvojam kuplā ģimenē vai esam vientuļi. Dievs dāvā mums mīlestību tad, kad liekas mūs neviens nemīl. Dievs dāvā mums piedošanu un pagātnes nastu noņemšanu.
ka tā mūs nospiež un neviens mūs negrib uzklausīt. Dievs ir mūsu tēvs un mūsu radītājs, kā mazajiem, tā lielajiem. Un ja mēs būsim pareizās attiecībās ar mūsu tēvu, debes tēvu, Dievu, tad mēs būsim pareizās attiecībās arī ar saviem līdzcilvēkiem. Tad mūsu dzīve izdosies, un tad mūsu dzīve būs svētīta, un mūsu tauta kļūs laimīgāka. Mēs visi augam no bērna līdz sirmam vecumam, bet vai mēs esam tik lieli, vai mēs augam tik lieli, ka mēs vēlamies kļūt par Dieva bērniem, viņa dzīvībā un viņa svētībā. Ja mūsu izaugsmei seko arī augšana Dieva bērna stāvoklī, tad mūsu dzīve nebūs veltīga. Tad mēs būsim priecīgi. Un tad mēs būsim laimīgi šajā pamatā ģimenē. Un no šī pamata arī visā mūsu tautā. Lai Dievs mūs svētī šajā dienā, lai Dievs mūs svētī mūsu ģimenēs un piederīgos, un lai Dievs svētī mūsu tautu, ka tā kļūst kupla un zaļojoša Dieva žēlastībā un svētībā. Āmen. Lai pazemojušies pielūdzam debes Tēvu. Kungs Jēzu Kristu, mēs pateicamies par brīdi, ko jau varējām pavadīt šeit tavā namā. Kungs, paldies par tavu vārdu, kurš skan mūsu dzimtenē tik plaši kā vēl nekad. Un, kungs, paldies par atgādinājumu šajā rītā, ka tu esi dāvājis mums viens otru kā cilvēku. Un, kungs, ka tu dāvā mums mīlestību un dāvā laimīgu dzīvi. Bet piedodi, kungs Jēzu, ja mēs dažkārt šo tavu dāvanu izpostam un sapostam sava egoisma, sava pašlepnuma, iekāres un grēku dēļ. Un tāpēc, kungs Jēzu, esi mums žēlīgs un piedodi mūsu pārkāpumus un kļūdas tavā priekšā un līdzcilvēku priekšā. Un palīdzi mums, kungs Dievs, tavā spēkā celties no jauna pretīm tev, saņemt piedošanu un šķīstīšanu, saņemt jaunu mīlestības pilnu piepildītu sirdi un dzīvi, un, kungs, to izdalīt saviem cilvēkiem, ar kuriem mēs esam ikdienas kopā. Kungs, pasargā mūsu tautu no ļaunu, pasargā, kungs, mūsu tautu no tā, ka mūsu bērni kļūtu vientuļi un bāreņi, pasargā, kungs, no tā, ka mūsu tautā nedzimtu vairs bērni, un, kungs, dod, lai tie, kas ir mūsu tautas priekšgalā, arī izjust atbildību un rūpes par mūsu nākotni, par mūsu cerību, par ģimeni un par bērniem. Tev, kungs Jēzu, lai ir pateicība un pielūgšana. Āmen.
bērnība mīļā, gaišo sapņu telpa, prieku un līksmi pauda katra elpa. Žāvēja asaras mātes roku glāsti, tika mums teikti skaisti jauki stāsti. Saulainās dienās, naktīs, vētrās bargās, Dievs mūs sargās. Mēs tevi lūdzam, mīļais debes tētiņ, nonāc pie mums tu, māti tēvu svētīt, dod prieku dzīves ceļā tālāk sajust tevi. Tavā dzīves ceļā, divas spēles uguns.
tavas medus sūds, vari droši paļauties, māte, kas par garu. Mēs pamazām tojamies mūsu dievkalpojuma otrai pusei, un šo dievkalpojumu noslēgsim arī ar aizlūgšanu un bērnu sveitīšanu. Draudzes vidū saņemt aizlūgšanu un Dieva sveitību. Draudzes nākt šeit draudzes priekšā un izlūgties Dieva klātnību. Bet mēs kopīgi, lai dziedam 636. dziesmu, 636. Mātes mīlestība, tevi atminam, dziļā pateicībā atkal apdziedam. Pietrūkst mums pat vārdu, ar ko pateikties, dārgā mātes sirds. 636. Mēs redzam mūsu draudzes priekšā šos bērnus, kuri pārsvarā ir ļoti jauni,
šī ir diena, kurā vecāki, dažkārt arī rādio un tuvinieki ir atveduši savus bērnus. Ne jau, lai parādītu, cik viņi ir labi sapucēti un saģērbti un kādi viņi izskatās, bet gan tāpēc, lai kopā ar jums, māsas un brāļi, izlūgtos par viņiem Dieva svētību un kopā ar jums apņemtos šos bērnus audzināt mūsu tautai par svētību un Dievam par godu. Un ja mēs varētu ar kādu vienu svētīšanas reizi to nodrošināt, tad jau mēs to varētu darīt katru svētdienu un nākt šeit strīpām. Bet šī ir tā reize, kurā mēs gribam solīties, ka mēs to gribam darīt nepagurstoši. Laist bērniņus pie Dieva, lai ieklausamies reiz kādā notikumā, ko Jēzus sacīja saviem mācekļiem, kad bērniņi gribēja Jēzu redzēt, un ieklausamies, kā evaņģelists Markus to ir rakstījis. Un tie atnesa bērniņus pie Jēzus, lai viņš tos aizskartu, bet mācekļi tos aprāja. Bet Jēzus to redzēdams apskaitās un tiem sacīja: laidiet bērniņus pie manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. Patiesi es jums saku, kas Dieva valstību nedabū kā bērniņš, tam nenākt tur iekšā. Un Jēzus tos apkampa, rokas tiem uzlika un tos svētīja. Amen. Parasti mēs šādos gadījumos arī nosaucam bērnu un vecāku vārdus, un kad viņi ir dzimuši, bet šajā reizē es pateikšu tikai to, kā bērnus sauc, un jūs ieklausieties vārdos, bet es vairāk viņus nekomentēšu. Mūsu priekšā ir Agnese, Alīse, Anete, Dīna, Elīna, Ieva, Laima, 2 Lauras, 2 Līvas, vēl viena Anete un Magdalēna, kā arī puikas Ainārs, Aldis, Armands, Edgars, Krišjānis, Kristaps, Mārtiņš un Pēters. Es aicinu draudzi piecelties, un mēs ar lūgšanu nesīsim šos bērnus Dievu priekšā. Debesu Tēvs, mēs esam pateicīgi par to, ka Tu atkal un atkal dāvā mūsu ģimenēm bērnus. Un, Kungs, mēs pateicamies par to, ka vecāki, saņemot šo Tavu dāvanu, apzinās, ka tā ir liela žēlastība no Tevis, kuru, Kungs, ir jāizlieto, kā labāk mēs to nevaram. Un tāpēc, Kungs, Dievs palīdz šiem vecākiem, kur ir mūsu priekšā, ka viņi spētu šos bērnus audzināt tā, ka viņi reiz kļūst, Kungs, par Taviem bērniem. Un palīdz, Kungs, viņiem dzīvē nepagurt, gan rūpējoties par viņiem dienu un nakti, gan, Kungs, pasargājot viņus, gan audzinot, gan, Kungs, vadot dzīves takās un ceļos. Debes Tēvs, mēs lūdzamies par šiem bērniem. Palīdz, ka arī mēs ik viens, kā vecāki un vecvecāki, kā brāļi un māsas, ka mēs arī izjust šo atbildību, šo jauno bērnu priekšā. Un palīdz, Kungs, lai mūsu lūgšanas par viņiem nekad neizbeidzas. Palīdz, Kungs, Dievs, ka mūsu mīlestība neizdziest uz šiem bērniem. Un, Kungs, Dievs, palīdz, ka mēs reiz piedzīvojam to brīdi, kad viņi ir mūsu tautā, kā stipri, sveitīgi, stalti un vajadzīgi vīri un sievas, ka tā ir mūsu nākotne, kuru mēs vēlējāmies redzēt un sagaidījām. Kungs, esi žēlīgs un sveitī šos bērnus. Āmen. Sēžat, lūdzu.
Lai Dievs svētī šo vecāku un arī mūsu apņemšanos bērnu un Dievu priekšā. Un mēs izvadīsim šīs ģimenes un bērnus atkal draudzes solos un dziedāsim 638. dziesmu. 638. dziesmu. Mūža gājumā maz tādu brīžu, kuros saulainu prieku sirds jūt. Darbs, kad nesauc, ir rimusi steiga, kad ar mīļajiem kopā var būt. 638. dziesma. Amen.
mūsu dievkalpojuma kārtībā mēs esam nonākuši pie tās vietas, kur parasti mēs sakam ziņojumus. Un te nu jāsaka tā, ka viena daļa jau ir tāda ziņojuma, kuri varbūt attiec tikai uz mūsu draudzi un visai Latvijai nemaz nav ne vēlēšanās, ne arī vajadzības dzirdēt. Bet es domāju, ka šeit nav nekas tāds, kas ir slēpjams. Tūlīt pēc dievkalpojuma šeit draudzes priekšējos solos ir aicinājums palikt visiem vecākiem kopā ar bērniem, jo svētdienas skolas bērni ir sagatavojuši kādu koncertu vecākiem un grib iepriecināt ar to. Un tāpēc, ja mēs gribam vēl uz brīdi uzkavēties, nāksim šeit uz priekšu kopā. Un augšas mazajā zālē, tūlīt pēc dievkalpojuma, ir draudzes māsu sanāksme, kurā šajā reizē, kurā piedalīsies arī dr. Rozenfelde un noturēs šo priekšlasījumu. Mūsu dievkalpojumi, kā parasti notiek pirmdienās no rīta 10 un vakarā 7 lūkšanu svētbrīži, ceturtdienas vakaros 7 bībeles studijas un dievkalpojumi, sestdienas vakaros 5:30 dievkalpojumi jauniešiem un svētdienās dievkalpojumi 10 no rīta un 5 vakarā. Nākošajā svētdienā, tā ir mēneša 3. svētdiena, Mateja draudzē dievkalpojums 5 pēc pusdienas. Bet šeit ir arī otra draudze, tā ir Āgenskalna baptistu draudze, un kamēr viņas dievnams vēl ir remontējams Mārupas ielā 14, tad arī viņai būs dievkalpojums šovakar, mātes dienas dievkalpojums 5:00 un nākošais svētdien dievkalpojums 10 no rīta. Tad draudzei gribu paziņot arī to, ka aizvadītajā nedēļā aizvadījām mūsu draugus un ciemiņus no Anglijas, un vakarā viņi arī atzvanīja un pateicās par silto uzņemšanu un arī par to, ka viņi ir laimīgi aizsnieguši savu dzimto zemi Angliju. Un arī tie palīdzības sūtījumi, kur viņi ir šeit atstājuši, lai mūsu draudzi izdalītu tiem, kam tas ir visvairāk nepieciešams, gan skolām, gan pansionātiem, gan arī tiem ļaudīm draudzē un ārpus draudzes, kam ir šī vajadzība. Tad jūs ar šo informāciju arī varat iepazīties draudzes priekštelpā. Un tad vēl gribu izsacīt arī mūsu televīzijai sirsnīgu pateicību par to, ka viņi atrada laiku un iespēju būt mūsu vidū šajā ģimenes mātes dienas dievkalpojumā, un lai Dievs sveitī arī jūsu darbu un arī jūsu darbs, lai kalpo mūsu tautai par svētību. Un vēl nesiet mātes un ģimenes dienas sveicienus gan savās ģimenēs, no mūsu draudzes, gan savos tuviniekos un arī visur tur, kur jūsu ceļš tālāk ies. Īpaši lūdzu nesiet sveicienus arī uz Zviedrijas Baptistu draugu savienību un arī uz Amerikas Savienotām valstīm un arī šeit, uz tām draudzēm, no kuras jūs esat nākuši. Mēs vēl dziedāsim kopīgi kādu dziesmu, un dziesmas laikā mums būs izdevība salikt mūsu brīvprātīgos un labprātīgos ziedojumus, kuri tiek izmantoti, lai Dieva darbu varētu veicināt šeit draudzē, lai varētu uzturēt draudzes darbiniekus un Dieva evaņģēlija, jeb labo vēsti sludināt mūsu tautā. Mēs gan dzīvojam situācijā, kura aizvadītajā nedēļā mūs satrauca ar to, ka mūsu tautā, jeb jaunajā valstī, parādās divas naudas. Un droši vien nevienu no mums tas satrauc, jo mums ir jādomā, kuru naudu tad labāk glabāt un kuru krāt. Un varbūt, ka mums pat ir jāsāk meklēt otrais smags, vienā Krievu rubļu un otrā Latvijas rubļu. Un visa šī situācija ir nedroša un nestabila, bet tajā pašā laikā, lai mēs nesatraucamies,
jo maizi dienišķo varēs nopirkt pa jebkuru rubli. Un ja mums ir maize dienišķā, un ja mums ir Dievs ar mums, tad mums ir pietiekoši. Jo laime un svētība jau nav rubļos, ne Krievu, ne Latvijas, bet bagātība un svētība nāk no Dieva, kuram visa tā pieder. Un tāpēc mūsu problēma ir nevis kā pēc iespējas vairāk iegūt šo mantu, zūdušo, bet mūsu izdevība un iespēja ir tā, kā mēs varētu iegūt un paturēt Dievu savā dzīvē. Un ja mēs esam ar Dievu, tad mūsu dzīvē ir tāds stāvoklis, ka mums pat mats nekrīt no galvas bez Dieva ziņas. Ir jautājums, kam mēs uzticamies un uz ko mēs paļaujamies. Lai Dievs mūs svētī visus arī turpmākajās dienās, tik cik Dievs mums ļaus dzīvot, lai Dievs mums palīdz visu zūdīšanos un rūpes likt uz viņu, jo Dievs gādā par mums, lai Dievs mums palīdz dzīvot tālāk ar šo apziņu, ka mēs esam viena saime, kā ģimene, kā draudze, kā kristīgā baznīca un kā tauta. Un tāpēc nevis ārdīsim un šķelsim šo saimi, šo ģimeni, cik liela, jeb cik maz tā arī nebūtu, bet darīsim visu to, lai tā kļūtu stiprāk, drošāk, laimīgāk. Un tad mūsu dzīvei būs kāds piepildījums un kāda jēga. Lai Dievs uz to mums visiem palīdz. Bet lai dziedām vēl šo pēdējo dziesmu šajā rītā, un tā ir 632. Gaišais rīts, mātes klēpī pavadīts, kuras mātes glāstiem, viņas brīnišķīgiem stāstiem dzīves gaitā ievadīts. 632. Amen.
Un mēs noslēgsim mūsu dievkalpojumu ar kopīgu lūgšanu, kurā iekļausim arī šeit kādas vajadzības, kuras ir izteiktas draudzes vidū. Mūsu draudzes māsa lūdz, lai aizlūdz par viņas laulāto dzīves draugu, kurš ir smagi slims. Viņa lūdz, lai Dievs ne tikai dziedina viņas miesu, bet lai arī dziedina viņa dvēseli un dāvā viņam mūžīgo mieru. Un šeit ir arī lūgums no Svētdienas skolas bērniem Henriets, Dānieļa un Valtera, kur viņi lūdz aizlūgt draudzi par mūsu papiņu, kurš vēl ar vienu smagā stāvoklī atrodas slimnīcā, lai Dievs viņu dziedina un atkal ved atpakaļ ģimenē un draudzē. Ar šīm izteiktajām vajadzībām un arī ar tām, ko mēs vārdos neizsakām, bet ko mūsu sirdis izjūt un ko mūsu nopūtas izteica, lai nākam Dievu priekšā lūgšanā. Kungs, Dievs, tavā priekšā mēs nākam vēlreiz ar mūsu lūgšanām un ar vajadzībām. Un debes Tēvs, mēs esam pateicīgi par to, ka Tu par mums rūpējies. To Tu esi apsolījis savā svētajā vārdā, Bībelē. Un, Kungs, paldies, ka mēs esam saņēmuši tik daudz Tavu svētību šajā grūtajā laikā, ja vien mēs gribam tās sagaidīt no Tevis un ja mēs vien paļaujamies uz Tevi. Kungs, Dievs, mēs pateicamies arī par to, ka aizvadītajā nedēļā Tu mūs esi sargājis un žēlojis un vadījis. Mēs pateicamies par maizi dienišķo uz mūsu galdiem, par ūdeni, par pajumti, par vietu, kur galvu nolikt, par iespēju strādāt un darbus darīt. Pateicamies, Kungs, par vienu lietu, kas mums ikdienā ir vajadzīga un nepieciešama, ko Tu mums dāvā. Un, Kungs, Dievs, pateicamies arī par šo iespēju šajā dievkalpojumā, kurā mēs varējām salikt šos materiālos ziedojumus. Kungs, sveitī tos un dod, lai tie tiktu izlietot pēc Tava labā prāta, ļaužu svētībai, Tavam godam. Kungs, Dievs, un Tavā priekšā mēs nesam arī šīs aizlūgšanas. Tu redzi, Kungs, šo slimo tēvu, kur bērni un mēs nesam Tavā priekšā. Kungs, dziedini viņa miesu un pieskaries ar savu cauri durto roku un aizskar viņu un dziedini. Un, Kungs, dod, ka šis pārbaudījums stiprinātu ģimeni, un, Kungs, viņi izjust šīs saites, kuras viņus vieno, un, Kungs, ka viņi savu cerību likt uz Tevi un piedzīvotu žēlastību, ka tēvs tiek dziedināts un ģimene, Kungs, ir atkal kopā. Un tāpat, Kungs, lūdzamies arī par šo sirmo veco vīru, kuram arī ir slimība. Kungs, uzlūko viņu viņa slimībā, pieskaries ar savu žēlastību un dziedini, bet pāri visam, Kungs, dari tīru, šķīstu un dziedini dvēseli. Kungs, dod, ja Tu viņu sauc mūžībā, ka viņš ir gatavs savu roku ielikt Tavā un teikt: Kungs, es aizeju pie Tevis, kur Tu man vietu esi sagaidījis. Kungs, Dievs, svētī un uzklaus šīs vajadzības, tāpat, Kungs, kā katru mūsu nopūtu un, Kungs, kluso izteikto vajadzību. Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā gara sadraudzība, lai ir un paliek ar mums visiem, tagad un vienmēr. Āmen.